Šodien raidījumā Zivju eļļa spēkam un veselībai jaunākās zobu ārstēšanas metodes tagad pieejamas jebkurā vecumā. Svaigi, vitamīniem bagāti augļi, dārzeņi un zaļumi, kā arī saules siltums pie mums nav pieejami visu gadu. Līdz ar to ziemas un pavasara mēnešos pavājinās organisma imunitāte un vairāk esam pakļauti dažādu vīrusu izraisītām saslimšanām un to radītajām komplikācijām. Tādēļ mediķi iesaka regulāri visu gadu lietot zivju eļļu. Kas tad ir zivju eļļā tāds, kas palīdz mums būt stipriem un veseliem? Zivju eļļa pamatā ir omega-3 taukskābes. Un tikai pēc tam viss pārējais A, D, E vitamīni. Tas viss ir ļoti labi, bet pamatā tomēr mēs viņu lietojam tieši šo neaizvietojamo omega-3 taukskābju dēļ. Jo organisms pats šīs taukskābes nespēj sintezēt, un tieši tamdēļ arī viņas ir jālieto. Nu, protams, uzreiz ir loģisks jautājums, kamdēļ. Ja? Kamdēļ pirmām kārtām mēs to lietojam bērniem. Sāksim jau ar grūtniecēm, ar topošajām māmiņām, jo īstenībā lietojam tieši tā iemesla dēļ, ka mazajam bērniņam, kurš vēl ir mammas klēpī, attīstās gan smadzenes, gan sirsniņa, gan actiņas, un īstenībā attīstās visas šūnas, viss organisms, kurš sastāv no šūnām, bet šūnu apvalkos arī ir šī omega-3 taukskābe. Tātad vispirms ir mamītes topošās, ja, tātad domājot jau par bērniņu. Īstenībā bija ļoti interesants pētījums par tiem bērniem, kuru mammas ir dzērušas zivju eļļu ar pietiekamu omega-3 taukskābu koncentrāciju grūtniecības laikā. Ne pa daudz, starp citu, bet pietiekamā daudzumā, ka šiem bērniem ir arī pēc tam attīstība garīgā, teiksim, nu, sauksim viņu varbūt par IQ līmeni, jā, ir arī augstākā līmenī. Tas bija tāds interesants fakts. Tālāk, protams, mēs runājam jau par bērniem. Atkal tā ir smadzeņu acu attīstība, jā, tā kā tas ir diezgan būtiski. Nu, protams, pieaugušie cilvēki nekad nevajag aizmirst par mūsu gadu gājumu un arī par vecāku gadu gājumu cilvēkiem, kuriem ir vitāli nepieciešama omega-3 taukskābes tieši kardiovaskulārā riska samazināšanas dēļ, jo Latvijā šobrīd, protams, mirstība no kardiovaskulārām sirds asinsvads saslimšanām ir pirmajā vietā. Zivju eļļu vajadzētu lietot katru dienu visu mūžu. Ļoti īstenībā precīzs formulējums. Ir pilnīgi nepareizi lietot zivju eļļu tikai ziemā, tikai rudeņos, tikai augstajā laikā, pareizāk sakot, tumšajā laikā. Cik tad mums ir šīs gaišais laiks arī vasarā, un vai tad mums smadzenes un sirds vasarā nestrādā? Ja? Latvijā jau vairāk kā 20 gadus cienīts, mīlēts un pasaulē pusotra gadsimta garumā augstu atzinību guvis produkts Mollers zivju eļļa. Uz ziemeļiem no arktiskā loka atrodas Lofotēna un Vesterālenes salu arhipelāgs. Šeit ir viena no pasaules tīrākajām jūrām, kur toksīnu un cita veida vides piesārņojuma līmenis ir niecīgs. Tieši tādēļ Arktikas mēnces migrē no Bārenca jūras, lai nārstotu šajos tīrajos ūdeņos. Norvēģijas farmaceits Pēteris Mollers atklāja, ka cilvēki, kuri dzīvoja Norvēģijas rietumu piekrastē un uzturā ikdienā lietoja mēncu aknu eļļu, reti slimo. Tāpat viņš saprata, ka šeit dzīvojošās mēnces ir ļoti augstas kvalitātes izejviela zivju eļļas ražošanai. Viņš rūpīgi pētīja, kā uzlabot zivju eļļas garšu un attīrīt to, lai varētu lietot uzturā. Mollers kompānija 160 gadu laikā ir uzkrājusi milzīgu pieredzi zivju eļļas ražošanā, un tādēļ zina daudz par labākajām izejvielām, no kurām un kā var iegūt visaugstākās kvalitātes produktus. Tikko nozvejotās mēnces uzreiz tiek apstrādātas. Unikālā izejmateriālu kvalitāte tiek saglabāta, pārstrādājot tās ar augstākās tehnoloģijas pārstrādi, tā nodrošinot kvalitāti visos ražošanas ķēdes posmos. Mollers zivju eļļa iziet cauri stingras attīrīšanas procesiem un tiek kontrolēta virkne faktoru, piemēram, omega-3 saturs, skābekļa līmenis, oksidācijas pakāpe un citi. Pirms zivju eļļa tiek izmantota produktos, tai ir jānokārto Mollers iekšējās kvalitātes prasības, kuras ir daudz stingrākas nekā tās, ko noteikušas pasaules kvalitātes uzraudzības iestādes. Tādējādi tiek garantēts, ka zivju eļļa, kura tiek izmantota produktos, ir izcilas kvalitātes. Vai jūs ģimenē ir cieņā zivju eļļu? Jā, lietojam, visi lietojam. Un kādi ir rezultāti? Kad pārtraucām, apslimām, tagad sākam atkal lietot. Mēs lietojam zivju eļļu, Moller.
Mēs pieaugušie kapsulās, bēdži šitrā veidā. Par to, vai tas ietekmējot labi, ir novērojot to, ka gan koncentrēšanās spēja ir labāka, gan nenogurst. Jā, kad ir labi. Zivju eļļa būtu jālieto visu mūžu garumā gan bērniem, gan pieaugušajiem, it sevišķi tiem bērniem, kuri apmeklē pirmsskolas mācību iestādes vai skolu, jo esot kontaktā ikdienas ar citiem bērniem, īpaši ir nepieciešama stipra imunitāte. Man jums ir kāds jautājums. Sakiet, lūdzu, vai jūs esat dzēruši zivju eļļu? Paceļ roku, kas ir. Un vai jums garšo zivju eļļa? Varbūt tu vari pastāstīt, kāpēc vispār ir jādzer zivju eļļa? Lai būtu atmiņa un laba redze. Vai tev garšo zivju eļļa? Man negaršo. Bet man mamma, kad esmu slima, man citreiz viņa dod eļu. Un kādā veidā eļļu? Šķidru vai sūkājamu vai kapsulās? Šķidru. Nu, pagaršo šito. Kā ir? Laba. Vai atgādinās mammai turpmāk, ja viņa tev aizmirsīs zivju eļļu dot, iedzert katru dienu, ka tas ir jādara? Jā. Parasti bērni domā, ka zivju eļļa tas ir kaut kas negaršīgs, kaut kādas sliktas asociācijas, bet tagad mūsdienu farmaceītu firmas ir parūpējušās, ka zivju eļļa jau ir daudz garšīgāka un vienkārši garšīga konfekte, un bērnam, dodot šo konfekti, būs stipra veselība, vai ne? Ko es varu pateikt no savas pieredzes? Tie vecāki, kas rūpējās par savu bērnu, tiešām pērk vitamīnus, zivju eļļu, tie bērni mazāk slimo. Mēs nevaram palikt vienaldzīgi, mēs esam atbildīgi par bērnu veselību. Es gribētu pievērst uzmanību tam, ka bērni apmeklējot bērndārzu slimo biežāk, tāpēc zivju eļļa būtu īpaši nepieciešama imunitātes celšanai. Tā kā bieži lomu spēlē tieši mūsu valsts iedzīvotāju ekonomiskā situācija, būtu ļoti nepieciešams, lai valsts palīdzētu nodrošināt šo produktu bērndārzā regulārai bērnu lietošanai. Kādu tieši zivju eļļu būtu visieteicamāk lietot no tām, kas nopērkams mūsu aptiekās? Šīs zivju eļļas ir vienas no populārākajām gan Latvijas tirgu, gan arī Eiropā. Jau ir pārstāvētas apmēram 160 gadi. Zivju eļļiņa ir dabīgs produkts, kas nāk no arktiskajām jūrām, no mazajām arktiskajām treknajām zivīm. Šī te eļļiņa ir dubulta iedarbība, tur vēl ir vitamīns A un D lielā sastāvā klāt, kas būtu nepieciešams mūsu gan imūnas sistēmas celšanai, tagad ziemā, lai šitādos te laikos, lai neslimotu, lai pasargātu sevi. Lielā koncentrācijā dzeram apmēram 2 kapsuliņas pa dienu, ja nav cits ieteikums no ārsta. Omega-3 kardio zivju eļļiņai, te ir B grupas vitamīni klāt un folskābīti, kas ir nepieciešams sirdsdarbības un asinsvadu stiprināšanai. Vislielākā koncentrācijā ir šī te šķidrā zivju eļļiņa. Lielā koncentrācija ir tāpēc, ka šeit ir sakombinēts arktiskās mencas un sīkās arktiskās zivtiņas. Ļoti izdevīgi visai ģimenei pat tēkarotītei 1 reizi dienā. Arī būs nepieciešams gan imūnsistēmas celšanai, gan asinsvadiem, redzei, galvai, locītavu sāpēm. Pie konkrētām saslimšanām tur gan vairāk būtu jārunā ar ārstu, jo tur būtu jākoriģē deva, bet pie saslimšanām, pie sirdsdarbības, sirds asinsvadu slimībām, locītavu slimībām, viņš iet kā papildu terapija. Ir ātrākā atveseļošanās notiek, un ļoti bieži, pie augstēšanās slimībām nenotiek tas atkārtotais saslimšanas process, kad tomēr tā imunitāte ir augstāka un ilgstošāk cilvēki paliek veseli. It īpaši pie augstēšanās, ja zivju eļļa tiek lietota lielākās devās, tad ļoti bieži ir iespējams izbēgt visas komplikācijas, kas ir saistītas ar saaugstēšanos. Tie ir ieilgušie klepi, tie ir plaušu karsoņi, tie ir tādas visādas nopietnākas slimības. Šo produktiņu var ieteikt tāpēc, ka pirmkārt viņam ir pieredze, viņam ir diezgan liels lietošanas periods un vispār pieredze ne tikai Latvijā, Eiropā arī.
lielā devā ir nepiesātinātās taukskābes, ja, vitamīns D3, ja, tāpēc viņš būtu labāks, ja, mazāk jālieto vienkārši salīdzinoši ar lielu daļu zivju eļļām, kas ir piedāvāts Latvijas tirgū, šeit ir visizdevīgākā deva. Tās zivju eļļas, protams, var iegādāties visās aptiekās, ja, bet dotajā brīdī mūsu aptiekā, tas ir Beno aptieku tīklā, ir labs piedāvājums, ja, Muller zivju eļļai, kardio eļļai 30% atlaidīti, kas būs spēkā visu šo mēnesi. Sakārtot apkārtējā vide veicina mieru un labklājību. Tāpat veiksmi dzīvē piesaista gaišs maids, kur rada veseli un skaisti zobi. Tagad zobārstniecība spērusi tik lielu soli savā izaugsmē, ka zobus sākt labot ir iespējams jebkurā vecumā. To pierāda Alenas Butkevičas zobārstniecības prakses speciālistu darbs. Ārste stomatoloģe Alena Butkeviča pašreiz vienīgā Latvijā var lepoties ar zinātņu doktoras grādu implantoloģijā un protezēšanā. Medicīnisko izglītību iegūsi Latvijas medicīnas akadēmijā un Bostonas universitātē, saņēmusi apbalvojumus par ieguldījumu zobu implantoloģijas attīstībā Pasaules zobārstniecības zinātņu akadēmijā. Lūk, un šeit viņas darba piemērs, kā tiek ārstēts maids. Tā kā šajā gadījumā mēs mazliet strādājam tieši ar sejas daļu, kas ir saistīta ar zobiem, tad es gribētu pateikt, kas jādara zobārstniecībā, lai varētu pilnvērtīgi, veselīgi, bet arī skaisti smaidīt. Un tad mēs paņemsim vienu piemēru no dzīves, ko mēs tagad praksē strādājam, un viņu mazliet izcirzāsim, lai vairāk skaidrības. Šajā gadījumā pacientei bija panāks problēmām ar ļoti spēcīgu parodontozi. Zobi, šie visi 3 zobi kustējās, un tagad pēc ķirurģijas, ko mēs izdarījām, zobi vairs nekustās. Bija daži zobi, kurus vairs mēs nevarējām saglābt pilnībā, un mēs viņus nomainījām pret implantiem. Un šie kronīši, kas stāv uz implantiem, un var redzēt, ka smagana ir pilnīgi vesela, zobiņi izskatās absolūti veseli. Šis zobs mums kustējās vējā, ja, un tagad tas zobs kustās ar galvu. Smaganu stāvoklis ir vienkārši fantastisks. Tāpat mums šī pusē, tā teikt, vēsturiski tika izņemti vairāki zobi, un mēs viņus atjaunojam ar implantiem. Tā kā pacienti var perfekti ēst. Ko nozīmē ēšana? Ēšana nozīmē to, ka ja mēs šitos zobus skatāmies priekšējos, viņi ļoti šauri, viņi spicītas, asas. Viņi domā tikai nokost. Un tās platās malas, kas mums ir sānu zobiem, kā augšā, tā lejā, viņš ir domāts sagremošanai. Ja mums trūkst aizmugurējo zobu, tad šie zobi ļoti ātri nodils. Viņš paliks īsāk, neglītāki, protams, arī uz viņiem pārslodzi no košanas ir. Un tā pašā laikā viņi sāk aizvien vairāk kustēties. Un, kas ir ļoti būtiski, jo īsāki zobi, sakodiet mutīgi uz aizmugurēm, jo īsāki zobi, visa sejas trešdaļa turās uz zobiem. Jo īsāki zobi, jo tas zods lien vairāk pie deguna. Ja, un lūpas nolaižās, un apakšējā lūpa griežās uz ārpusi. Tas nozīmē, ka mēs dabūnam vecumu klāt. Un tas vecums ir 5-7 gadi. Principā, atjaunojot pareizi sakodienu, saliekot atpakaļ zobus tā, kā viņus tas dieviņš un daba mums ir radījusi, mēs izveidojam, atdodam cilvēkam jaunību. Tagad jautājums ir vēl viens, ka ļoti bieži cilvēkiem no dabas ir dots nepareizs sakodiens. Vai no apakšējais žoklīts ir pa lielu vai pa mazu, vai no augšējais žoklīts ir pa lielu vai pa mazu. Un šajā gadījumā mēs lietojam breketes. Tātad, runājot par breketēm, viņas it kā saucās un viņas ir it kā vienādas, ir strīpiņa un ir arī pielīmējumi pie zobiem, bet tā metoda, kā viņas darbojas, ir daudz dažādas. Un šajā gadījumā, ko mēs darām, mēs ne tikai ieliekam atpakaļ zobu, kas ir izbīdījies uz āru, izkritis dēļ parodontozes, mēs viņu varam ielikt atpakaļ. Ko mēs vinējam? Mēs vinējam kaulu un mēs vinējam to, kas smagan noies atpakaļ. Tas, ko mēs varam dabūt, mēs saliekam zobus tajās vietās, kur mums vajadzīgs, un atlikušajā vietā mēs ieliksim skaistu implantu un skaistu kronīti, un tas fakts būs labs. Bet tas, ko mēs vislabāk panākam, sakodiet lūdzu zobiņus ciet, ka zobi augšžoklis pret apakšžokli atradīsies pareizās attiecībās, un kāpēc tas ir svarīgi, viņi zobi pie kustības vairs nelauzīs viens otru ārā.
Ja runā par zobārstniecību, tad tas varbūt nav viens dienas process, ja pacientiem ir, tā teikt, ir ar mūsu vēsturi. Jo šeit, protams, uz jauno paudzi tas neattiecas. Jaunajai paudzei praktiski vairs nav bojājumi. Bet tas, kas mums ir pašiem, manā mutē un ļoti daudz cilvēku mutē problēmas, šeit tas nenāk tik ātri. Šeit tas prasa varbūt ārstēšanai pusgadu, gadu, arī vairāk. Bet tas nav pārvērtības šovs. Tas ir tas, ko es gribētu pieminēt. Es saku, man 2 nedēļās viss sataisīja, bet jums arī pēc ļoti ilgas laika tas viss jāpārtais. Ir jādomā, ka zobārstniecība ir tomēr diezgan tāds garš process, jo mēs gribam, lai viss sadzīst. Viss iekaisumi pabeidzās, un tikai tad mēs taisam to īsto skaistumu. Bet tai pašā laikā mēs nekad neatstājam pacientu nevienu dienu bez zoba, nevienu dienu, un mēs liekam ļoti skaisti, tiek likt ļoti skaisti pagaidu variants. Lai pacients no tās pirmās dienas, kad sāk ārstēties, viņš ir estētisks, viņš ir smaidīgs, un tā ir tā būtība, ka tu no sākuma jau iegūst efektu, un tai pašā laikā tu vari ārstēt visu, bet smaidīt jau var. Un tas ir tas pats galvenais, jo cilvēks, ka viņš smaida, tas iedarbojās uz hormoniem, tas iedarbojās uz garastāvokli, tas iedarbojās uz cilvēku attiecībām, tas iedarbojās uz tuviem cilvēkiem. Jo smaidīgs cilvēks ir viens liels prieks. Atliek vien izvērtēt, kas ir svarīgāk dzīvē – materiālās vērtības vai gaišs smaids, ko dāvājam citiem, lai šādi piesaistītu veiksmi un labklājību.